Esiet sveicināti laikapziņā. Pirmais ziemas mēnesis jau vairāk kā nedēļu, taču ārā šajā dienā, trešdienā un ceturtdienā gaisa temperatūra tuvojās +10 grādiem, sasniedzot jaunus siltuma rekordus. Līdz ar to kurināt tāpat vajag tikpat daudz, ja arī būtu ārā negatīva gaisa temperatūra, jo vēja ātrums sasniedz pat 20 m/s šajā vakarā un izvējo visu māju pamatīgi par siltu. Jau pēc 2 nedēļām ir gaidāms Ziemassvētku vakars, un mūs visus interesē, vai tas būs sniegoti balts vai tāds spēlēcīgi silti vējains kā šajā vakarā. Aizim aplūkot laikapstākļu modeļus. Nedēļas otrajā pusē no ziemeļiem Latviju sasniegs augstākas gaisa masas, līdz ar to valsts austrumos un valsts centrālajā daļā iestāsies salu periods un sniks. Iespējams pat Kurzemē un pie mums Liepājā gaidāma īslaicīgas ziemas atnākšana jau pēc dažām dienām. Ilgtermiņā prognozes gan liecina, ka atkal kļūs siltāk, bet tas nav 100%. Paskatīsimies uz pašreizējo mirkli pasaulē. Šeit ziemeļu puslodē ir tāda gaisa upe augstu gaisā, kuru angļu valodā sauc par jet stream, kā meandrē uz augšu un uz leju. Šeit viņi noiet pilnīgi uz leju tagad šajā mirklī pie Amerikas austrumkrasta, tāpēc tur ir -30 grādi un sniegs. Tad tā dodās augšup, un Eiropas centrālajā daļā ir pavasars un 16 grādi. Un tad, gar mums tālāk ar Urālu kalniem tā atkal dodās lejup, un tāpēc Sibīrijas centrālajā daļā tagad ir augstākā vieta uz zemeslodes ziemeļu puslodē, pat -55 grādi un vairāk kā metru biezs sniegs. Šāks un mats baltajiem. Uz tikšanos nākamajā laikapziņā.